Šīdās brīvdienas mēs dodamies uz pirmo Baltijas posmu. Pagājušajā gadā mums tur gāja diezgan švāki, mēs izkritām top 3-2, mēs kvalifikācijā, mēs dabūjām otro vietu. Īstenībā kvalis bija labs, bet šogad cerams, ka būs vēl labāk. Bet pagājušajā gadā mums īsti negāja, jo mašīna vēl īsti nebija gatava. Izrādās, ka visu to laiku es braucu ar nestrādājušu stūres pasteprekli. Šogad viss ir atrisināts, esmu uz jauns pro riebs ar vairāk jaudu, tā kā šogad iesmu vēl labāk. Kamēr mēs gaidām, kamēr Māris atbrauks ar 3 mašīnām un mēs varēsim doties, jau uz TS rekur pasies, man ir pie mājas, man ir pašam savs džims. Un tagad jāpatrenējās. Galvenais nenosīs, savādāk busā smirdēs pēc sviedriem, pēc manis. Labi, man atnika. Braucam. Laižam? Yes. Man vēl jāpār, man nav tāda sajūta, ka es kaut ko esmu aizmirsis, bet tā vienmēr ir. Es vienreiz aizbraucu uz gonku un aizmirsu bots. Sporta bots. Bet actually mēs diezgan steidzamies, jo šodien 5 mums ir brīfings, pēc tam mums jāgaida 2,5 stundas, tad mums būs treniņi. Te jau galvenais uzdevums ir izgulēties, rītā mums ir kvalifikācija un gonka, tā kā Igaunijā, vismaz man radies tāds priekšstats, ka Igaunijā vienmēr viņi cenšas visu saspiest, tā kā pa stundām, vai ne? 8:30 sākam, pēc tam 9:45 kvalis un šādā te visu laiku. Man tas īsti nepatīk, man patīk Somijas tas režīms. Atbraucam pirmā diena, vienkārši kaut ko pavafelojamies, kaut ko tur aizējam uz viesnīcu, nezinu, paēdam. Nākamajā dienā ir treniņi, kvalis, kā ir, tā ir, tur mēs neko nevaram darīt. Tā kā vienkārši maucam uz Igauniju, sagaidām Māru un cerams, ka šodien būs forša diena. Mēs esam ieradušies trasītē, patiesībā mums vēl ir jāgaida kāds 3 stundas, jo treniņi mums sākās tikai 7, man liekas, mēs esam 3. Kā tas tā gadījās? Mēs tā kā jā, pagaidām iečilojam, tad jau sāksim kaut ko bišķi iesvetot. Kāpēc tu skaties pagājušā treniņa onboardus? Lai atveicinātu atmiņas, iedomājies, ja tu tagad brauc uz trasi pirmo reizi un vispār nepadomā, tad tu esi uz trasi pirmo reizi un tev vispār visa memorija izdzēsušies. Bet ja tu šitā atgādini, paskaties sev onboard, tad paljām tas ir bonus brauciens un tu jau vari vienkārši jau no 1. apļa vienkārši maukt all in. Godīgi sakot, treniņi nebija tīri tas, ko es ekspektoju, jo man bija tāds sajūta, ka viss būs sauss, viss bija tik gaiši un viss bija tik superīgi. Tagad arī viss ir superīgi, bet debesis ir nedaudz tumšāks un mums trasa ir pilnībā slapja. Ir 2 varianti, kas man patīk. Vai nu trasa ir pilnībā sauss, jo tad tu vari dot mīzā, paļauties uz mašīnu, paļauties uz asfaltu,
vai nu trasa ir slāpja, jo tad tev ir jābūt bišķiņ uzmanīgākam, jo ir vēl tas memes, what do you trust more, your girlfriend vai your slicks in the rain, kaut kas tam līdzīgs, es neatceros. Jā, pa lielam lietus arī nav slikta opcija, jo tad vienkārši ir, to arī paļauties uz sevi un uz mašīnu, taču, ja tas sāk žūt, tad ir pilnīgākajā pakaļā. Jo tu nevari paredzēt, kurā trases vietā precīzi būs slapš un kurā būs sauss. Un ar tik ļoti saķerīgu riepu un jaudīgu mašīnu, kurai ir turbo un ir turbobedres. Tas ir diezgan sarežģīti. Šis bija ļoti labs treniņš. Gadījumā, ja nu mums rītā ir lietas, tad mēs esam fully prepared for that, vai ne? Mēs esam izmēģinājuši gan pa sausu, gan pa slāpju. Brēnins, es tā nobijos, jo es vienkārši sekoju čirbam, un man ir tie kas karājās gar rokām, kā viņas tur sauc. Jā, roka atsaic. Un es ķipa eju, un man roka paiet zem viņas, un es vienkārši iepiņķerējos, un man viena roka palika. Un tāpēc uztaisīju tādu diezgan lielu korekciju. Rītdien vēl 2 braucieni būs, neko vairāk neekspektoju no 45 minūtēm. Tā kā jā, es jau sāku pa daudz iekarst, un man šodien ir runājumā diena, bet vienkārši braucam uz viesnīcu, izguļamies, atpūšamies, vēl brīfings jāsagaida, tā kā maucam uz brīfingu. Cilvēki saka to, ka viņi grib redzēt vairāk drift behind the scenes. Tā kā tu viņiem varbūt var pastāstīt, kas te notiekās. Runā? Ko runā? Nu kaut ko. Pēkšņi tu vairs nevari ģenerēt neko, ja? Mārsim tikko pateica, ka man nebija pus no kastēm, tāpēc tagad esmu sēdi. Viņš zināja, ka viņš neiebrauc kastēs, bet tā, kad tu pasaki, ka viņš neiebrauc kastēs, tad Moš kāds neredzēja. Jā, Moš sajiet. Tu vēl sagrozīt čalu vakarā. Tev nokrita. Jāiet gulēt. Laižam? Nē, ka laižam. Šodien ir pavisam cita enerģija. Tā neizklausās galīgi. Es to teikšu tik daudz reizes, kamēr es pats tam noticēšu. Šodien ir main day of the competition. Mērķis mums vienmēr ir skaidrs. Kvalifikācijās 100 punkti, un tad jau tā demos redzēs, kā mums iet. Bet īstenībā drifts ir tik easy sporta veids, jānobrauc perfekts līdz. Un jānosako vienkārši tam metāla bleķim, kas jau tur pa priekšu ļurinās, vai ne? Īsti jau nekas tur sarežģīts nav. Jā, pa lielam, tagad mums būs vēl 2 treniņu braucieni. Īstenībā šo brīvdienu laikā mums ir ļoti maz treniņu bijuši. Vakar mēs izbraucām 6 braucienus, un šodien būs 2 braucieni. Tā kā jāpielāgojās, kā ir, vai ne? Šī jau tomēr ir pro klase, un visi organizatori uzskata, ja mēs esam pro, ja mēs esam ielīduši šajā lielajā līgā, tad mums ir reāli arī jāmāk braukt, mums ir jāmāk pielāgoties visiem apstākļiem. Runājot par iepriekšējo video, milzīgs jums paldies par atbalstu. Jūsu visi saspiestie laiki milzīgi palīdz YouTube algoritmam un palīdz arī mums atrast īsto motivāciju turpināt taisīt šādu veidu video. Tā kā, ja tu esi ticis šitik tālu arī šajā video, noteikti uzspied to laiku, piefollowot. Tas tev neko nemaksā, bet mums tas nozīmē ļoti daudz. Tā kā jā, laižam uz treniņiem. Simba! Nē, bet pa īstam mēs dabūjām tikai vienu treniņu braucienu šorīt Līdranā. Tā kā ir dažas lietiņas, kuras es pats gribētu pamainīt, bet zinu, ka uz kvalu arī nevar baigi daudz ko mainīt, lai nebūtu nekāds saspiens. Bet jā, pa lielam vienkārši darīsim līdzīgu visu to, ko mēs darījām treniņos, un es domāju, ka visam jābūt labi.
Godīgi sakot, pēc pirmā brauciena es biju nedaudz aizmirsts, cik actually strikti punkti ir driftā, jo zinu, ka Somijā bija Zigis, un pārējie divi tiesneši bija tādi bišķi kā apšaubām tādi vietējie džeki, un viņi, man liekas, ļoti tā punktus dalīja, un tādēļ visiem bija diezgan labi punkti. Tagad es aizbraucu, man likās, stabili 8,5, 7,9. Šī tiesneši nav tik dāsni, bet tas ir ļoti forši, zin kā, ja jau tev ir vienkārši viegli dabūt punktus, tad jau tas, kas tas vispār ir, vai ne? Bet jā, palielam, pirmajā es dabūju 79. Es zināju vietas, precīzas vietas, kuras varēju darīt labāk. Pirmkārtām garajā līkumā es atlaidu vaļā, zinu kā, lai neizlidot, neizrapot ratu. Otrajā braucienā es zināju vienkārši all in. Gar visām malām garajā līkumā vispār neatlaist. Tā arī reāli sanāca izdarīt. Otrajā braucienā mums bija 91 punkts. Es esmu ļoti laimīgs, turam īšķus un gatavojamies tandēmiem. Hey Daniels, how you feel? Yes, I feel excellent. To be honest, we didn't have much practice on this track. And this track, I wouldn't say it easy, you know, because there are like small turns when you have to be very precise and it's sometimes very difficult to nail them perfectly. But in general, I feel perfect and let's hope it's a good race. Ar ko man sākt? Ar to Formula 1. I'm stupid. Bet tā arī reāli ir. Un tas bija pilnīgi liekas actions. Es varēju bišķi palaist, tiesneši pat teica, ka viņi to trases daļu nevērtē. Un es vienkārši maucam iekšā, aiziet, lecam. Bet zin kā teica Adam LZ, in order to find where the lead car is, you have to crash into it. And when you crash into it, then you can skim the front bumper. Saprat domu, ja? Bet kopumā šīs sacensības galīgi nebija sliktas. Jo mēs dabūjām pirmo kvalīti, es ļoti stipri neiloju to līdranu. Man jau reāli bija tāds sajūta, ka ir šanses šodien, vai ne? Jo padomā, līdrans man ir, tā ir pusnozars. Čeisrans man arī ir kaut kāds, kas arī ir pusnozars. Šeit tev par katru punktu bija jācīnās. Un tas, ka es dabūju 91 punktu, tas reāli liek man justies gandrītam. Tas ir tas, ko mēs varam izjūt no šī weekenda labo. Protams, ir stulba sajūta, ka es top 16 uztaisīju vienkārši lieku actionu, kas tā kā, vispār nav vajadzīgs. Tā kā, es nezinu, kā tev salīdzinājumu pateikt, līdz padomāšu. Sāksim ar to, ka vispār braukšana driftā ir pilnīgi nevajadzīgs actions, vienkārši naudas izmešana miskastē, godīgi sakot. Es biju pieredzi taisīt nedaudz savādāk veidu iemetienu, bet Trauls pilnīgi neko nepareizi izdarīja. Viņš iemetās vairāk no vidiņa, kas ir pilnībā atļauts, tad es pilnīgi ne par ko nevaru kompleinot. Noteikti ir lietas, kuras mēs uz nākamo gongu paņemsim, starp citu runājot par to, mums nākamā gonga ir biķeniekos un rīt mums ir arī treniņš biķeniekos. Tā kā, man liekas, ka jūs jau visas kartiņas no manīm esat paņēmuši.
tā kā vairs nebūs ko dalīt. Kopumā es ceru, ka tu izbaudīsi šo video, lai arī no savas braucēja puses vēlējos tev parādīt nedaudz ilgāku video un labāku sniegumu, bet zini kā, ar katru reizi mēs mācāmies kaut ko jaunu un nākamajā gonkā mēs noteikti iemetienā nevienam neiebrauksim pakaļā un tā jau tiekamies biķeniekos. Es jums uz Hesīti. Labi, brauksim uz Hesīti. Bet labi.